Paskaidrot, kas šis ir pa pasākumu? Es varu paskaidrot, šis ir nojošanas pasākums, jeb kā mēs nosaucām lielā nojošanas diena, un atliek dienu nosaukt par lielo, ka viņa paceļās tuvāk saulei un saule mūs lutina. Tā īstenībā ir vēlme izraut ārā no mājas visus un pamēģināt uzdrīkstēties, pamēģināt kustēties, un galvenais mums šodien būs izcili laba profesionāli, starptautiska līmeņa, gan fizioterapeite, gan trenere, gan instruktori, kas māca jaunos trenerus. Tā kā izžmiegsim viņu, izzināsim visu par un ap nojošanu un visu no mājām ārā. Un lai nestaigā tikai tumsā, bet nāk gaismā ar nojām un staigā pa piebalgu un viss jāntā būs kārtībā. Un šis tā kā paredzēts vienreizējs pasākums, vai viņu arī atkārtosim? Tā ir liela uzdrīkstēšanās. Jaunpiebalgā paaicināt tādu speciālisti. Es īstenībā taustu vēl pašlaik šo lietu, jo es īsti nezinu, cik cilvēku šeit. Es zinu, cik viņi atnāks. Aktivitāte bija ļoti liela, atsaucība bija ļoti liela, bet es domāju, es gribu zināt, kā tālāk, kā viņi sajutīs šo dienu. Tad redzēs viņi izprovējot, ko viņi par to domās, vai tas ir viņiem vai nav. Un ja tā mūsu kopā nākšana būs tāda, ka mēs jutīsim, ka ir, tad mēs brauksim vēl pie citiem ciemos nojotājiem, varbūt uz jūru aizšausim gar jūrmalu, visu, ko mēs varam sadomāt. Tad jums principā jau gandrīz tāda veidojas kā nojotāju biedrība? Pāragri varbūt tā to nosaukt, bet gribētos gan turpinājumu šim visam. Jāsaka, lai mums veicās. Lai visiem mums veicās, un galvenais ir uzdrīkstēties, nekautrēties, pamēģināt, izprovēt, un tad viss notiek. Paldies! Tādi zaķi vai lāči. Jā, bet mums meitenes ļoti labi. Jā? Tev vai te nav? Jā. Paņemam tā, Satveram viņa īkšķis pret nabu. Jā, pa vidu. Iestaisnojamies. Jā, un pieliekam dēļ. Tur jums ir īkšķis, un tur jums ir naba. Jā, ir īstas, jā. Jā. Viss te ir. Ļoti labi, pamēģināsim, bet tam varbūt mēs varēsim Laiks svarīgi. Čau. Arī slāvī jāatlicīs, vai tur Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo nūjošanu? Kas ir tas Tāpēc, par ka tas iemeslu? pieder visiem vecumiem.
Jā, un ko jūs gaidat no šīs nūjošanas? Mēs neko negaidām, to, ko mēs paši izdarīsim, tas būs priekš mums. Jā. Jānis gaida atbildi. Nevar tak sastingt. Tā tad jūs tā kā Tā ir atpūta, jā. Atpūta, jā. Brīvā laika pavadīšana, laba kompānija, un tā tad jūs esat uzņēmības pilni, regulāri nūjot, teiksim tā. Iespēja robežās. Iespēja robežās, jā. Labi, paldies, lai jums veicās. Jums ir šo? Nē. Jums ir regulējums? Es gan esmu tiešām sīdīga. Un zini, Ruci, ja es pieceļos no rīta. Sporta asociācijas, varētu pat teikt, starptautiska mēroga. Es esmu arī Eiropas kompānijas sporta federācijas viceprezidenta. Jā, mums ir tāds ļoti ekskluzīvs gadījums, jo šādi tas nav galvenais. Es esmu nacionālais treneris nūjošana. Tātad viņa ir arī ļoti spēcīga fizioterapeite. Ja kādam jautājumi, es ceru, ka tu neatteiksi pāris vārdos. Tātad Gaļina Gorbātenkova. Ir bijis dzirdēts arī rādio, kā labāk dzīvot, un mums ir atsauksies arī pat Gulbene šeit, tā kā uzgavilējam. Dodu vārdu speciālistei. Tā, labdien! Nu, kā es parasti saku, ja mēs nūjojam, tad Dieviņš ir klāts. Jā, mums arī šodien paveicas ar laiku. Vienīgais atvainojos, ka es nevaru skaļi parunāt. Šodien kaut kādas iesnas man piemētas, bet es saku, tas nav dūsmu, tas nav vīrus, es tā domāju, ja? Tā, īsi par nūjošanu, un parasti es arī saku, tad vajag projektoru, tad vajag runāt un vajag stāstīt, bet galvenais, kad mēs varam visu izmēģināt. Un tad mums daudz skaidrāk būs. Nūjošana pirmo reizi, kad kāda, vēl toreiz nesauca par nūjošanu, parādījās 1930. gados Somija. Tad Somija slēpotāji vasarā, kad nav sniega, lai nezaudētu izturības formu, ņēma nūjas un gāja mežā pa 50 kilometriem dienā. Tagad es dzirdu, ka vācieši saka, ka viņi arī to pašu darīja. Krievija saka, ka viņi arī to pašu darīja. Un man liekas, ka es pat biju kartē semināra apmācības, un tad mēs redzējām, ka Igauņu slepotāji, tie, kuri bija pirmā vieta un otrā vieta olimpiādē, ja, kā viņi trenējas, ka tiešām ar nūjām bez slepiem vasarā. Kaut ko mēs šodien pamēģināsim arī izdarīt to pašu. Ja? Praktiski par sevi ļoti skaļi. Nūjošana pieteicas 1987. gadā. Studentu, uz eksperimentātie bija studenti. Ja? Bet sākot no 92. gada ir pastiprināti pētījumi par nūjošanu, ko dot nūjošana. Un es pēc tam jums iedošu, man ir daudz līdzi vingrinājumi, apraksts par nūjošanu, ja? Tad jūs tomēr varēsiet izlasīt, un visam tam, kas tur rakstīts uz tās lapiņas, vajag ticēt, jo reāli tā arī notiek. Spiedens samazinājās, cukura līmenis samazinājās, mēs paliekam stiprāki, imūna sistēma nostiprinājās, pats galvenais, ka mēs noņemam stresu, bet ir viens bet. Ja mēs to darām vismaz 2 reizes nedēļā, ja? Labi, jums vēl te ir nedaudz labāk, tāpēc, ka jums te jau vienmēr ir svaigais gājis, ja? Mums pilsēta ir daudz grūtāk, bet, kad mēs izējam ārā parka vai mežā,
tad mēs sakam, vai cik mums ir smuka zaļa krāsa, cik mums ir jauka saule, ja, un kādi mums putniņi forši. Un pilnīgi mēs aizmirstam par to, kas tur bija ofisa, kas tur bija mājas un kas tur bija transporta, ja. Mēs esam, noņemam stresu. Tā, nojošana ir 3 līmeņi. Tas ir veselības līmenis, fitnesa, latviski runājot, trenējošais līmenis, un tad ir sporta līmenis. Sporta līmenī mēs parādīsim, es jums parādīšu dažus vingrinājumus, ja, un kurš ir tad sportists, tad viņš varēs noteikti viņus izpildīt. Lai jūs saprastu apmēram, ka nav tā, ka mēs dzirdam visur vēl joprojām, bet jau netiek daudz, ka kur jūsu slepas. Tad mēs sakam, ka krīze un naudas pietruka, ja, ka slepas nav, bet kā reāli liekas, ka mēs paņemam 2 nūjas rokas un aiziet. Un viss kārtībā ir reāli iedarbināti 90% no muskuļiem. Ja cilvēkam ir ap 700 muskuļiem, tad tas nozīmē, ka 600 patiešām strādā, tāpēc kā viens parastais piemērs. Mēs atveram nūju uz visu brīdi ne stipri, ja, bet, kad mēs iestādam nūju un atgrūžamies, mēs arī atveram plaukstu. Bet cik mums te ir locekava, cik mums te ir muskuļi, ja visu mēs saskaitām. Bet es vēl piebilstu parasti, ja mums ir ļoti laba kompānija, un mēs sasniedzam to līmeni, kad mums ir tāda komforta sajūta, ja mēs runājam tā kā ārsti runa, tad sakam aeroba līmeni, ja? Un mēs varam bla, 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 bla visu ceļu, tad es saku visi 100, ja? 700 piedodiet strādā, ja? Kā tāds sējas arī, vai patiešām, vai tā ir, vai nē, tad mums patiešām strādā visi muskuļi. Mums tad parasti tu dzirdēji, kas tur notiek, vai ne? Tā taču dzīve. Neko mēs citu nevaram izdomāt. Tā, tad ir 10 pamatsoļi nojošana, ja? Un šodien mēs viņus, protams, visus pamēģināsim, jo viņi viens loģiski pariet nākamajā, ja? Viss ir vēl galvenais, uz ko es lieku akcentu, ka nojošana, tā ir parasta staigašana. Un neko citu nevajag izdomāt. Mēs arī pamēģināsim. Es uzreiz jums parādīšu, ja? Mēs ejam ikdienā, mēs vienkārši ejam. Ja mums nav somas smagas, ja mums nav tādi papēži, ja? Tad mēs vienkārši ejam. Ja mēs ejam ātrāk, ja mēs liekam platāk uz soli, mums roka iet uzreiz, arī amplitūda palielinājas rokai. Viss. Un tikai pielikam nūjas pie rokas. Tieši rokai ir ļoti liela nozīme. Nekāda gadījuma mēs neaiztekam elkoni. Mēs tikai vīcinam, kā es parasti saku, to rociņu gar sānēm. Ja? Apmēram, kad mēs gatavojam kaut ko virtuvē un mums rokas paliek mitras vai netīras, tad mēs tik daram, vai ne? Saimnieces, pareizi. Tieši tā mēs arī nojojam, ja? Jo mums rokas visu laiku iet gar gurnim. Te. Un viss. Un akcentu liekam uz vezenu atpakaļ. Pat varbūt ne tik daudz uz priekšu, bet uz vezenu atpakaļ. Visu mēs šodien pamēģināsim. Un, ja jūs biežāk nojosiet, tad arī tā tehnika ātrāk jums pieliks ātrāk. Principā nav nekādas problēmas apgūt. Vienīgi, ka tas ir mūsu refleks, mūsu smadzeņu komandas. Ja mēs satveram nūju nekāda gadījuma nedrīkst satvērt stipri, ja? Ir tīpaši vispār cilvēkiem, kam ir sirds asinsvadu problēmas. Ja mēs stipri satveram, var palikt pat nelabi, ja? Tāpēc, ka mums vienkārši blokējas asinis neripo. Nojošana tieši mēs satveram ļoti viegli. Es kādu laiku, ja man regulāri nāk uz nodarbību, es vispār mācu apmēram 5-6 nodarbības vispār neaiztekt nūju. Tāpēc mums arī ir cimdiņi, mēs ielikam nūju, roku piedodiet cimdiņa, ja? Un viņi ir pietiekoši tuvu pie rokturēšana un viss. Un visa darbība notiek uz sirsniņa. Kāpēc labas nūjas, kam ir tādi cimdiņi? Tāpēc, ka cilvēkam ir te vēl 4 punktiņi. Fizioloģiski 4 punktiņi, ja?
Viens no viņam ir sirds punktiņš, bet tas ir taisnība, ko es saku. Un tur ir arī vēl apakšā punktiņi visam kambarim. Jā, sirds, kāpēc arī samazinājās spiediens. Nerunājot, ka mēs plūstoši un cikliski ejam, un asins mums rītē ļoti pareizi, ja, līdz visam distāliem gabaliem, tad mums vēl arī masējas. Un tad arī ir laikam punktiņš, zarnu trakta punktiņš un vēl kaut kāds ir. 4 punktiņi ir. Līdz ar to mēs arī, protams, jo mēs uzspiežam, atbrīvojam, un tā viss notiek. Okay? Bet nodarbība, kā jebkāda nodarbība, ja, sastāv no 3 daļām, nujošanas nodarbība. Un pirma daļa ir iesildīšanas. Tad mēs nevar tagad likt nuiņas, mēs viņus tūlīt noņemsim, bet paklausieties, ko es jums saku. Mēs, kad mums vajag iesildīt, sagatavot organismu slodzei, un tā es vēl bieži saku, un prātu arī, ka mēs tagad darīsim kaut ko citu, ka mēs iesim tā, ka mēs parasti ejam, bet mums ir vēl nujas pieliktas pie rokam, ja? Tad viņus arī vajag pareizi izmantot. Un pamatdaļa, ļoti labi, ja ir instruktors tīpaši sākumā, un tad viņš izdomā, kāda tēma ir nodarbībai, teiksim tā. Vai tas ir kardio treniņš, vai tas ir izturības treniņš, vai tas vēl lokanības treniņš, tad papildu mēs vēl tur daudz ko dodam, vingrojam vai speciālus kaut kādus uzdevumus risinam. Pat arī, ja es redzu, ka man grupa ir tāda ļoti, par kaut ko domīga un neapmierināta sēņas, ja, tad mēs arī izklaidējamies, mēs arī dejojam, dansojam un spēlējam spēles. Ja. Viss, kas var ietilps nodarbība. Un tad ir noslēguma daļa, jeb, kā mēs runājam atsildīšanas, kad mēs atkal palīdzam organismu sasniegt to pašu stāvokli, ar kuru mēs sākam nujošanu. Tad mēs arī šodien varam sākt. Un ejam mēs tur. Mēs tā nedarīsim. Okay. Pirmais, ko mēs izdarām, pamēģinam ievilkt vederu, bet neaizturam elpu. Atbrīvojam plecus. Ja? Druscitiņi iesēžamies, tā var teikt. Un mēģinam savienot lapstiņus. Un tā neiztaisnojamies, bet visu laiku mums tāda jābūt ļoti patīkamai sajūtai, foršai, ka mums nekas netraucē. Mēs varam darīt visu, ko mēs gribam. Un sākam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, savienojam kopā, kad rokas ir pie krūtīm, un jā, 2, 3, 4, un atbrīvojam plecus, un 2, 3, 4, 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 un 1, un ar aplīti leja, un 2. Elpojam mierīgi caur degunu, ieelpojam caur mutu, izelpojam, bet neaizturam nekur elpu. Un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, un pastiepamies 2, bedriņu ievilkam, 3, 4, un 2, 3, 4, un 2, 3. 5, kas par malacis ļoti labi, 2, aiziet, viss kārtībā, 3, 4, un 1, 2, uz to pašu pusīti, 2, uz to pašu sāni, hop,
2, 1, 2, 3, 4. Te var no vingrošanas nogurs, kur vēl nojūt, vai ne? Un 2, bet ne tik bieži mēs to dāram, šodien aiziet. Un 2, 3, 4, un 2, noliekamies, 3, 4, un 2, trauca kaut kāds, vai ne? 2, 3, 4, un 2, un mainam sāni, un 1, un kas vēl jūs gaida priekš, jūs nevarat iedomāties, un 2, un 3, un 4, un 2, un 4, nu, droši, 2, 3, 4, tikai augšējā, 3, 4, 1, 2, 3, 4, katru reizi, citu kāju, kreiso labu, tagad mēs jau atsparamies, jo kāpēc, kas vēl labums? Man tagad tie, kuri vingrojam, es jums pasaucīšu stāstīšu, ja? Man, kad nāk cilvēki uz nodarbies, viņi man saka, aiziet, viņi man saka, es saku, jā, pilnīgi pareizi, tā arī ir, tāpēc, ka mēs strādājam ar rokam un mums ir apļotojums uz apakšēju daļiņu, ja? Un paceļam kāju, kā mums neiet, un pāpļojam. 1, 15 reizi tas uz iekšpusi te apli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uz ārpusi 1, 2, 3. Nu mēs taču iesim šodien 7 kilometri. Un paceļam labo kāju, un tas pats uz iekšpusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tāpēc tas viss ir padomāts par to. Tāpēc, ka mums arī trenējam gūžu locetavu un ceļu locetavu, ja? Jā, bet, protams, jūs varat, cik jūs varat pacelt, tas ir viss kārtībā. Un uz ārpusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Noliekam rokas drusīt uz priekšu un pavisam nelielu izklupienu 1 un 2 ar vienu kāju, tik ar kreiso, jā, visu laiku vai ar labo vienalga. 3, 4, 5 un atpakaļ pielikam. 6 un atpakaļ pielikam. Jā, un ļoti labi. Super jaunas meitenes. 10 un 11. Nu, es jau Olma esmu, tāpēc es jaunas meitenes. 3, 4 un 2, 3, 4 un mainam kāju un 1, 2, 3 un noliekam sanis un atpakaļ un ar vienu un to pašu kāju 1 un 2 un 3 tūlīt jau beidzam un 2 kad jums te smaršo ja? Un mainam kāju un 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un 1 2 un 3 un 4. Un ja jūs atcerieties no pašā sākuma, es teicu, ka prātu arī sagatavosim nojušanai. Nu, gatavosim tagad. Tagad no sākuma visi kopā ar manim. Jūs mani redzat? Visi mani redz, ja? Ar labo kāju. Liekam kājiņu uz papēdīti. Liekam sānis uz pirksgaliņu un atpakaļ uz papēdīti un 4 klāt. Un 1 un 2. Ļoti labi. Fotografs, lūdzu, šo momentiņu vajag nobildēt. Jūsu dalībnieki ļoti labi izskatīt šo vingrinājumu. Un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Kreisa kāja. Kreisa kāja. Tā.
Tuvu jūs stāvat. Tagad paņemam nūjas. No sakuma ne, noliekam te nūjas. Noliekam zemē, ja? Un aiziet. Vienkārši pakustinam rokas uz priekšu, atpakaļ uz priekšu. Un cik tālu mēs stiepam roku uz priekšu. Nē, vajag man celt, nē, te, kā es teicu. Čuk, 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 gar gurniem, ja? Tik tālu atpakaļ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Paņemam druscetim tuvāk pie rokturīšiem nekā pa vidu un ar ikšķi fiksējam. Un tagad uzmanīgi skatieties, kurš jums aiz jums stāv. Un 2, 3, 4. Un jāskatās, lai nūja ietu tieši, lai mēs nedaram nekādu kustību ar plaukstu, ja? Bet tikai ar roku, pleķu. Un te jūs jūtat, kā jums vēderiņš pazūd, kā viņš pielīd pie muguras, vai ne? Ai, jā! Viņš izgriežās pēc otrā vārā. Kreisa kāja, laba roka, kreisa kāja, laba roka, kreisa kāja, laba roka. Kreisa kāja var, tāpēc, ka kaut kas ir rokas, tāpēc arī ir problēmiņa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, un 1, 2, 3, 4. Kreisa kāja, laba roka. O, es jau skaļi varu parunāt. Iesnas pazuda. Pilsētas svēta izkrita. Man bija sanāksme tāda, daži cilvēki bija, jā, uz kuriem es paliku it kā. Uz viņam tieši nebūtu, kopumā. Ok, 2, 3, 4 un 2, 3, 4. Laba roka. Un tur, kur ir leņi, tā ir kreisa roka. Un pagriežam ar dzelteno pie seviem, kam ir citas, jā. Un tagad bērnam cimdi 4, 5 un 5. Un tas viss ļoti ātri aizies. Un jūs varat palīdzēt pārējiem arī. Viņa man palīdzēs, es zinu, viņa visu laiku man. Viņa visam palīdzēs, jo viņa ļoti labi sanāk, ja? Šitā kaut kā ir tuvāk. Laikam tā. Netik viegli. Šitā pa daudz tuvu, ja? Tad ar šitu regulēs. Te mēs viss netik daudz. Jābūt pietekoši tuvu, jā. Nu, tagad ir Es vispār neaptveru. Nu kā tagad man roka? Griežam tā, ka bērniņam cimdiņu. Īkšķi te vai īkšķi te? Te? Jā. Iekšā arī. Līdz nūjai. Jā. Aha. Nu jā, es jau slēpju nūjā, staigāju, tāpēc tur ir A ieglāt. slēpjam arī ir it kā... Nē, nesteidzam 4. Nē, viss kārtībā, jums visi ir. Es nevaru, es esmu uz... Tagad nostājamies aiz māniem. Vispār nūjošana sākas, kad mēs paceramies uz pirksgaliņiem. Un tad tikai liekam, visu laiku mums nūjas ir aiz gurviem. Linda, palīdz lūdzu, te mana pati arī nepareiz uzlīta. Jā? Jā. Un tagad sākam, ko darīt? Neko, tikai velkam līdzi nūjas, jā? Aiziet aiz maniem, aiziet. Kokam jābūt aiz gurniem, aiziet. Vēl tālāk rodas aiz gurniem, turam aiz laptiņu savienojam un velkam un neko nedaram. Tikai velkam laptiņu savienojam. Aiziet. Nē, neko nedaram. Velkam. 45 grādi. Un tagad sākam kustināt plecu josla rokas, pavisam nedaudz. Sākam kustināt rociņas, pavisam nedaudz, ļoti labi. Jā, aiziet, ļoti labi. Malači, ļoti labi sanāk. Aiziet, tikai kustinām, pavisam nedaudz, ļoti labi. Jā, kreisa kāja, laba roka, nē.
kustinam plecu joslu, neko vēl nedaram. Tikai nedaudz kustinam visu roku, plecu joslu, nedaudz kustinam lielāku soli un iznesam roku uz priekšu vairāk, un tad mēs sajutīsim, ka mums ir kā pa otru apliti. Aiziet droši, meiteņus droši iznesam roku. Jā, domāju, ka viens jau apkārt. Iznesam roku, brīdi ejam, tā kā mēs parasti ejam. Mēs sakam tagad sajūt, ka jums elkoni neaiztiekam, tikai taisnē. Droši aiziet, meitenes nezinu mani taisnē roku un aiziet, tik tuvu nevajag. Uztaisiet atkalumiņu nelielu, vēl brīdi, aiziet, lataku soli liekam. Ko ar šo vingrinājumu es gribu jums parādīt? Lai jūs pārliecinātu, ka kad mēs ejam, mēs iznesam taisnu roku. Ja? Tas ir tā pati kustība. Un paskatieties uz maniem elkoņiem. No vienas puses un otras puses. Kas notiek? Es eju. Ok, bet tagad pamēģinām. Nolikam nūjas te un 1, 2, 3, 4. Bet spiežam uz sirsniņiem pa savu. Ja tā iespild gurdiem, tagad 1, aiz gurdiem, 2, un tad mūs mēs uz priekšu. 3, 4. Nu, atpakaļ 1, 2, 3, 4. Un tās nūjas paliek nevis. Tik tev čakāps atpakaļ, lai paliek nūja. Sākam vēl. Nu, ieliekat. Otra roka ir aiz. Un redzam ar nūja jābūt obligāti 45 grādi, nūja paralēli tāja, ja? Jūs redzat? Un viss, un redzat, ka man nūja ieturas. Es ļoti viegli, es neko nedaru, bet es iznesu roku te gar gurni, ja? Ne tāda veida, bet es iznesu taisnu roku, pilnīgi taisnu roku. Pat ja es atveru nūju, tad es neiznesu, nedaru neko ar plaukstu, bet veselu roku, redz? Un visu man nūja stāv tā, ka es esmu spiesta iet uz priekšu, ja? Un pamēģinam mierīgi druscitiņš. Stāv tā nūja. Un tad ejam 2. Kreiso roku neaiztiekam. Kreisa roka visu laiku ir te. Vispār uz viņu nepievēršam viņai uzmanību. 1, 2, 3. Atpakaļ. 2. Un hop. 2, 3. Iztaisnojam. Kur roka? Nē. Jums bija viss kārtībā, bet roku vajag atpakaļ. Un spiežam, ne? Ļoti labi. Super. Un mainam kāju. Un vairāk nemocīšu. Paceļam tikai nedaudz. Labi? Un 1. Kur stāv man nūja, ja? Jā. Un 2. Un atkal iznesam roku. Bet iznesam viņu te. Gar gurniem, ja? Uz priekšu. Nevajag neko darīt. Ja mēs
Redzat vēl kas ir? Ja mēs atveram stipri, mums uzreiz refleks. Mums vajag salikt elkoni, kāpēc mēs redzam, ka ir zāna. Un tas ir tikai slikti locitavam, plecu locitavam un elkoņu locitavam, jo mums vibrācija notiek, ja? Un nekāda labuma. Nu, labums ir, ka mēs izgājām ārā. Viss. Varbūt līdzsvaram. Bet principā te ir, jo mēs visu laiku runājam par ko? Kā pateicoties tam, ka mums ir nūjas rokas un mēs pareizi izdaram tehniku, mēs izstiepam kakla sprandus, ja? Un tad mēs sākam, ka pēc nūjošanas mums atlaida, ja, piemēram, ir sajūta. Un tas reāli ir, bet tas akcentiņš ir te, ja? Kad mēs izstiepam, hop, un tad pareizi ir. Ja mēs tikai te ejam, tad nu nav tas kustības, tieši mums tas pleķis pacelt. Ok. Labā roku kreisā kāja. Autne, otrā vieta. Mēs kavējam autobusu, ja? Aiziet, Zeltoņi nelokās vispār, ja? Viņi lokas, es jums parādīju, kur viņi lokas. Jā, organisms mūsu ir ļoti gudrs. Un visu viņš jau pārlokā. Ir vadītāji. Nē, ir jau tas. Saprotiet, tas viskārtībā. Es garākais gabals 22 kilometri, ko es nogāju, ja? Nu tā, ar vienu piegājienu. Tas ļoti laba sajūta, forša līdošanas tāda sajūta, ka te jau, nu, nāki vēl paiet, ja? Ok, bet šodien darām tā. Es esmu, un mums vēl Linda ir, ja? Es būšu visu laiku staigašu uz priekšu un atpakaļ. Linda būs sēdēja. Viņa nekad neapdzis nevienu, ja? Ja gadījumā kāds saka, ja kāds saka, ka es vairāk nevaru, tad vienkārši jums jāpasaka Lindai un jāatnāk uz šejieni. Bet tikai nevajag aiziet prom, jo mums vēl ir mājas ar dāvanam, tas būs izloze. Un man ir vēl metodiski materiāli visādi, ja, kur es teicu. Mēs pajautāsim jūsu priekšniecei, cik ilgi mēs varam staigāt, un tad mēs arī attiecīgi no tā varam rīkoties, ja? Jā, es atstāšu. Šitās tev paņemšu savējās. Jā. Tātad jūs cik tālu aizgājāt? Līdz aiz Alboņu pāri, tur gandrīz līdz Ingridai. Aiz Bondardārs. Nu, un teiksim, šie te kursi jums kaut ko tādu deva vai to, ko jūs nezinājāt? Jā. To nezinājāt, jā? Man deva Ļoti daudz, jā? Ļoti daudz. Tas te virziens. Bija grūti, jūtaties nogurušas? Nē, par daudz saģērbušās. Par daudz saģērbušās, jā? Jā, bet nu tad jūs tā regulāri veiksiet šos te nūjošanu. Es jau 4. gadu. 4. gadu, bet tu īsti pareizi nezināji, kā tas jādara. Nē, man vienīgais nepareizais bija lielāks vēziens atmuguris. Nu, skaidrs. Nu, un jūsu, es saprotu, pensionāru apvienība, jūs daudz tie biedri nūjo? Mēs bijām šodien daudz bijām. Jā, cik jau nu mēs esam, tad nos harmonijas, bet mums bija kādi 6 vai?
Jā, nu brīnišķīgi. Jā, mums ir Labi. 2 sievas. Jā. Un viens vīrietis tikai, un tas pats laikam no Rankas. No Rankas vai no Gulbenes, es Jā, sapratu. bet viens pats. Jā, tā kā Jaunpiebalgas vīriem, nu jārunā tie vīri laikam, Jā. lai viņi piedalītos. Mēs jau esam bez vīru sievas. Nu jūs jā. Jā. Un tai mūsu apvienība arī ir. Nu tā tad organizatoriem noteikti jārūpējas, lai vairāk būtu vīriešu. Nē, nu kungiem interesē kaut kas cits. Kungiem Es cits. domāju, ka viņi organizē vienkārši, lai apmācītu tos piegājienus, paņēmienus, bet pašam tālāk ir jāstrādā. Nu, protams, jā, uzņēmību vajag, jā. Nekā citādāk nevar. Labi, čau. Labi, paldies, meitenes. Čau. Mēs un kaidus, tas mums nav nemaz. Ko tak jūs dzirdējis? Viņš visu dzirdējis. Nav mugurpus jānīt mugur. Man jāgan arī ļoti patika. Mēs sagadījās tā, ka mēs viņu redzējām Madonā. Un tieši pēc divām dienām bija salmiņu nakts. Jā, un tas mēs ko nominējām vispār raganu. Un es pilnīgi pa māju tā ovācijā. Jā, gadā. Arī Valmīgā bija. Mēs jau mūjas, Jānis, tomēr ņemt tev arī. Jā. Mēs apdzinām treneri. Viņam atpalika ļoti. Es neiztaisnoju, redzu starpību, ja? Es atsteru kādu kājiņu. Aiziet, 1, hop, un 2, un 3, neiztaisnojam sevi līdz galam. Un 5, un super, un 6, neiztaisnojam sevi līdz galam. Atstējam šķirbiņu te, bet sasprindzējam sežus muskuļus. Hop, uz visu pēdu un 90 grādi. Tikai te, hop, un augšā, hop, un augšā. Hop, un augšā. Kaiņas pusi. Un trešā kustība pie elkoņa un 4 noliekam kāju uz atpakaļ. Tur, kur paņemam. Un 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oi, tā, 3, 4. Un 2, 3, 4. Pie pretējā elkoņam. Pie laba kāja, pie kreisā elkoņa. Jūs neredzējat, ka es jums radīju? 1, 2, 3. Es taču tā radīju. Vai es radīju tā? Nē. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu, paspiežam. 2, 3, 4. Ne vairāk kā 45 grādi. Un kreiso kāju noliekam.
noliekam priekšā. Tas ir meitenēm. Vīrieši paliek ar 2 kājiņiem. Un meitenes aiziet 1, 2, elkuņus atpakaļ 1, 2. Jaunais gads tuvojas, kleitas jāšuja. Kaut kādas mums liekas vietiņas parādas problematiskas, vai ne? Tāpēc vingrojam elkuņus atpakaļ 1, 2. A vīrieši daram ar 2 rokām un 2 kājām, ja? 2. Nu, pamēģinam. Op, ļoti labi. Mainam kāju, dāmas. Mainam kāju, tagad laba kāja priekšā. Un elkoņu sānīs. Un pārbaudam, lai rokas būtu, lai rokuriši būtu pie gurniem. Kājas, nu, žakristāja, teiksim tā, ja? Jā. Nu tā, pa vidu. Un 1, 2. Nu, nē, ko mēs varam? Uz pirksgaliem neceļamies uz pirksgaliem, uz visu pēdu izpildam vingrinājumu. Ļoti labi! Nu, jums ļoti labi sanāk. Un tagad rokas noliekam tālāk. Pēc te turim, iestādam noiņu, atgrūžamies, ar 1 roku pamēģinam. Ar 1 roku, ar kreiso roku, visi nojam tikai ar kreiso roku. Jau laba roka vienkārši iet uz līdzi. Tu gan būsi, kas pabildējusi. Kad būs bildes tagad, Es gāju tur, Es tajā ātrumā nevaru jūs noķert, jūs tad baigā ātrumā pārvietojaties. Sievā? Jāzvanīt? ar kreiso kāju, tikai kreiso kāju. Jā, a kur tad ir cilvēks jāt pretī? Paliek gar gurniem. Es ir pretī. Roku tagad ar labu komandu, un jums būs jāiet, tā, lai mēs visi redzētu jūsu tehniku. Te, 1, 2, 3, 4. Nē, es tikai nolieku. Kreisa kāja, laba roka, kreisa kāja, laba roka. Labi? Droši, brīvi, aiziet un... Dāmas, uzmanību. Marš. Ļoti labi. Droši, bet nu jau liekam lietai. Atgrūžamies. Ko? Droši, ļoti labi. Atcerieties, ka un tad atgrūžamies. Aiziet? Mami, pa visiem pārīt. Brīvāk un viss būs labi. Brīvāk un viss būs labi. Ātrāk drusciņ tempu, tad jums nebūs laika, kad ko. Ļoti labi, super. Aiziet. Jā, kad pagājiet, tad nākam, vai ne? Marš. Droši, nekad ko nedomājam. Drošāk. Rociņu nemetam atpakaļ. Gar gurniem rokamies. Marš. Nu, bet lietojam nūjas. Droši, viss kārtībā. Ļoti labi, aiziet. Drošāk vēl aiziet. Nu, iestādam nūjiņu un atgriežamies. Aiziet. Droši. Ātrāk. Viss kārtībā. Aiziet.
Nākošais Elenai. Es aušai paņēmu, kaut gan viņa nebija. Tas, ka viņa ieradās Vija Leimane. Mēs nav, kur viņa palika. Jūs laikam jau aizgāja, ja? Un Vijai mēs sūtīsim ļoti labus vitamīnus, izstāst varbūt tuvāk. Nu, nē, nu sakumu procesu. Es arī iedošu. Kurš ir Vijai? Es arī iedošu grāmatiņu, un tad jūs varat izlasīt, un tur ir vintrinājumi. Kāds mums jādara, lai nevajadzētu tur. Mēs sagaidājam, šo viņu vajag. Lai mēs, kur viņš man pazudas? Jā, tālāk. Tā, nākamais mums ir Silvija Lēģere. Tur te jābūt ar manim. Tev ļoti labi sanāk. Tev ļoti veiksmīga roka, vai ne? Maija Ume! Tas jau pa blatu. Princis nevienu nepazīstu, piedodiet. Blata nav. Tas nozīmē, ka blata nav, ja? Vai ne? Tā kā es jūs pirmo reizi redzu, ne? Maruta Apsīte! Principā varētu jau nobildēt. Jā, mums vajag nobildēt. Marut, pagriezies. Jo tāds bija tikai viens tik ekskluzivs. Mēs tad pa visu pasauli, mēs esam, kā Latvija piedalījies un redzi. Reku pie plakāta foto. Tas ir kaut kāds ļoti smalks rīks atkal, jā? Es domāju, katru dienu jums jāviendro. Tas ir viendrošanas pilārs. Lilita Burbo! Tāda, lai mežā nepazūd. Ka nojo, lai visi redz, kur tu esi. Velta Smilgina! Ņemot vērā tavus ātrumus, ļoti labi. Lai var ilgāk turpināt. Jā, tieši tā, lai var ilgāk turpināt, bet nu laiks. Kaspars! Nu, beidzot. Un kā te nu būs? Nu, jā. Jā. Arī lūdzu. Nu, redzi. Arī tevi uzreiz pamanīs. Jā. Ilva Bobrova! Mums ir ļoti visu. Varbūt tur vajag lielāku uztaisīt. Jā. Emīlija Abuce! Lūdzu! Lai jums veselība būtu laba, jā. Tā! Ruta Intenberga! Tas ir tāds īpašs no sporta asociācijas droši. Jā. Man ir Jums ir stiprāks. Kuram ir stiprāks? man. Bet šitā ir mana krāsa. Nu, redz, nu tieši tā, Es nezinu, bet ko lai dara, bet šī ir Egita Zariņa un tā esmu es, bet ko es tur ņemšu? Es laikam atturēšos. Nē, man ir dāvana. Es jau gribēju speciāli pēc tam pateikt paldies, ka jums ir tāds cilvēks ar visu dvēseli, nu es nezinu, man bija ļoti patīkami runāt un plānot šo pasākumu. Un, kā es jau teicu, principā pat pilnīgi viņa pielāgojas manam datumam, kad es varēju, ja? Un tad es arī gribu. Nē, to es jau gribēju. Nē, lieliski, bet tur nav korupcija, Egita Zariņa tiešām. Mums ir, kur mums ir. Laima Upmale. Nu, smalki. Un tad mēs pēdējais.
vidējo puisēnam, lai tu mežā nepazūdi, un mamma lūjotāji tevi uzpasē. Ļoti labi vingrinājās. Jūs varat tā uz otru pusi arī aiziet, ja? Ka jūs varat Bet protams. Galvenais pustības, ja? Jo pustība tā ir dzīvība. Man nebija tik daudz. Ja te ir redzi palikt kāju, kas ar mums notiek, kā ir taisne, kā ir kalna augšana. Te ir vingrinājumi iesildīšanai un atsildīšanai un neliels aprakstīņš. Un pats galvenais, ka te ir mani telefoni visi. Mūsu ofisa, ja? Un mūsu mājas lapu jūs varat arī paskatīties, tur arī ir prezentācija, nojošanas prezentācija, ja? Tātad, ja jums ir tādas kā grupiņas vairāk, ja? Jā, tad jūs pēc tam padaliet, man nav daudz tiesas nekās, bet ja jūs regulāri darīsiet vismaz mēnesi, es jums garantēju, ka jums būs pavisam cita sajūta, ja? Tad jūs sapratīsiet, ka jā, ko to var darīt. Un tas prasa 1 minūti un 3 minūtes dienā. Vispār ir tāda Pasaules veselības organizācija, un viņi izstrādā priekšlikumus kā saslimšanas profilakses. Un pasaulē jau ļoti sen ir aprēķināts, ka ja mēs nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, pat ja mēs ejam uz maksas nodarbībām, mēs vienalga taupam un valsti arī taupa uz ārstēšanu. Ja? Un attiecība ir apmēram 1:3. Ja mēs ieguldam 3 lati savai veselībai bez tabletēm, tad mēs ekonomējam apmēram 9 lati uz tabletēm. Mēs zinām, cik dārgi maksā tagad tīpaši tabletes, un izrādās, ka vairāk mums palīdz ne tabletē, bet to, ka mēs sev sakam, ka baigi laba tablete, ka mēs viņu iedzeram un mēs būsim veseli. Ja? Tā tablete, neviens nezina riktīgi, no kā viņa vispār sastāv.